Valmierai iespēja arī tikt pie 3 punktiem šodien. Tā teikt, savu dzimto komandu, kur viņš sācis savus florbola gaitas ir, bet kamēr gribēju sākt stāstīt par Kevinu Šmitu, tikmēr spēles 51. sekundē CS Lekrings atklāja spēles rezultātu. Mans kapteinis, piespēl Orlovam. Orlovs Šmitam, labs metiens Kevina Šmita izpildījumā. Ar rezultātu 11-7. Rezultīvākais ar 5 rezultātus punktiem. Beigās sāc rindās bija Kevins Šmits, bet pastamies te Alvis Dāli, kas par momentu. Dāvis Maklers. Un kamēr par to stāsta 2-0 šajā spēlē panāk CS Lekrings. Priekšā CS Lekrings spēli, tātad, kur piekāpās ar rezultātu 6-4. Un neļauj vēl joprojām man pabeigt šo stāstu par iepriekšējo spēli, jo Emīls Dzalps panāk šeit jau 3-0 CS Lekrings Zīvērta. Bīstami, un šeit pacelt tiesneša roka būs noraidījums. Un Bērtuls realizē šo te bulīt un panāk jau 4-0. Nostājušies šobrīd cēsinieki. Uzreiz metiens atvaira šeit Doniņš. Nostājās šobrīd cēsinieki. Malkaus uz vārtu priekš tur. Neizdots Jurševskis no vārtu priekšas atvaira šeit Doniņš. Berkoltam. Un vārti 5-0. CS Lekrings panāk šajā spēlē. Spēlē bija vadībā. Viens vārds atguva Masters pirmā periodā. Un tagad beigās sāc būs pirmos vārds šajā spēlē un panāk 1-5. Šās minūtēs izdevies gūt CS Lekrings tikpat daudz vārtu punktu, cik pirmajā savstarpējā spēlē. Te Birstiņš no vārtu priekšas atvaira Kreičmanis. Ķeris. Piespēl šeit Berkoltam, mātu saspēles starp Berkoltu un Beķeri šeit. Berkolts viltīgi šeit no vārtu priekšā apturēts uzbrukums, piespēl Devitam. Devits. Spēl, uz vārtu priekš šeit Berkoltam. Osītīs, neizdod šī piespēle Treimanis. Un labi spēlē Celmiņš. Celmiņš individuāli šeit skaisti metiens. Un labi iespēja var tagad sanākt, dodas priekšu Birstiņš. Apturēts Birstiņa uzbrukums un neaiziet šī piespēle līdz Kevinam Šmitam. Un jau Berkolts šeit Šumanis atvaira šeit labi Doniņš. Laika nav gūti vārti. Teikt, pēdējie vārti bija spēles 8. minūtē. Un būs vēl viens bulīts šeit piešķirts tagad. Un pār vārtiem ļoti viltīgi šeit Gins Bērtols centās gūt vārtus. Dzalps pie Bumbiņa šeit uzvar šajā cīņā. Šeit uzreiz metiens un Bumbiņa vārtos. Un Kovaļovs gūst šajā spēles 8. vārtus. Panāk 6-1. Un pārtur šeit Bumbiņa Šmits. Šmits izdara metienu. Visu varētu šeit Kreičmans atvairā. Kociņš pats izdara metienu. Atstās pēc vārtu stabta. Bija iespēja spēlēt arī skaitliskajā vairākumā. CS Lekrings viņai to realizēja. Birstiņš jau ir Bumbiņu spēlē, piespēl Celmiņam. Osītīs izdara metienu. Ir guvuši Irlavnieki 3 vārtus, tā kā pievilkusi to spēli, bet šeit moments Šmits. Un tagad sāc var izveidot kādu uzbrukumu Šmits. Spēl Birstiņam un Birstiņš vārtu pārliknis. Un sāk šeit Lekrings veidot jaunu uzbrukumu, tagad no savas aizsardzības zonas Berkolts. Un Dāli pārtvērt Berkoltu piespēli. Nagliņš. Un būs noraidījums šeit. Birstiņš un vārti. Ātris vārtu goms Tomas Kristofers Birstiņš. Pēc Kevina Šmita piespēles. Nagliņš jau ir Bumbiņu spēlē. Stratāns. Un vārti. Rauls Stratāns gūst vārtus. 3-6 panāk šajā spēlē. Jau cēsnieki, un priekš Birstiņš atgūst Bumbiņu piespēli Kevinam Šmitam. Šmits. Un kas par vārtu guvumu Kevina Šmita izpildījumā. Un rezultāts kļūst 4-6. Malkaus strādā piespēli Dzalbam. Un šeit izdodas Zīvērtam pārvietoties vārtos. Tagad jau Birstiņš.
Noķēts virstiņa metiens, Orlovs. Un 3-2 šeit Cēsnieki var doties uz priekšu, atvaira Doniņš, Dzalps. Šeit Malkaus, un Malkaus gūst vārds un panāk 7-4 pēc ilgāka laika. Arī Cēsnieki gūst vārdu šajā spēlē. Uzvarējumu tenā Lekrings komanda. Jurševskis. Krīt šeit Jurševskis, nu pārkāpums šeit fiksēts. Nagliņš pārkāpa noteikums. Spēl Osītim. Šmits Kasparāta metiens Šmita izpildījumā. Tāds spiediens. Lekrings aizsardzības zonā. Šmits izdara metienu vārdi. Kevins Šmits hat-triks spēlē. 3. vārtu gūms. Un rezultāts kļūst 5-7. Izdodās Kevinam spēcīgs. Jurševskis. Te no vārtu priekšas atvaira Zīverts. Stratans kļūdās, Dēvids. Labi iespēja šeit Dēvidu no vārtu priekšas. Būs bumbeņa ādažnieku, ugunsgrēks šeit nodzēsts vārtu priekšā. Dālē. Labi iespēja šeit Stratanam un tagad Nagliņš. Atvaira šeit Krečmanis. Nomināli pirmā maiņa abām komandām laukumā. Osītīs piespēle Celmiņam. Šmits, kas par spēli, Kevins Šmits. Un šeit glābi, bet pēc tam tiek gūti vārti Cēs un Lekrings. Un Saska Jākams Barkolds guvis savus pirmos vārtus šajā spēlē. Nagliņš. Šmits šeit un vārti, Kevins Šmits, 4. vārtu gūms šajā spēlē, Kevinam Šmitam. Un vēlreiz samazina līdz 2 vārtu gūmiem, FBK sāc. Nu, Kevins Šmits vienkārši šajā periodā nepārspēja. Kā nu šo periodu 5-2 pašlaik uzvar. FBK sāc komanda, šeit atvēr Doniņš. Virstiņš dodas priekšu, Kevins Šmits, vēl viena iespēja Kevinam. Labi, šeit spēlē Cēs un Lekrings un var doties uz priekšu, bet Nagliņam vēlreiz izdodas pārtver Dālē. Dālē pats izars līdz 2 un atvēr šeit Krečmanis. Virstiņš spēlē Celmiņam, Celmiņš izdara tur metienu, Krečmanis lec un atvēr un skan sirēna. 1 vārtu gūms, 3 piespēles. Tā kā nu tiešām ceram uz ļoti interesantu arī spēli. Un izdodās Osītim gūst vārtus, tā teikt. Neizdevās šis te fins, jeb Maņkastiņa, bet nu pēc Dālē. Un šeit labi iespēja gūt priekš. Piespēle šeit Barkoltam. Un Treimanis šeit noktis. Cerēsim, viss būs kārtībā ar Krišu Treimani. Nagliņš ievadīs bumbiņu spēlē, piespēl Stratanam, Stratans izdara metienu no vārtu priekšu. Osītis Šmitam, Šmits pats izdara metienu un izdodās šeit Krečmanim. Pēcam Treimanim viss kārtībā arī, viņš var turpināt šo spēli. Pārkāp šeit noteikumi sādažnieki. Stratans, piespēl Nagliņam. Nagliņš, Dālē no vārtu priekšas Krečmans glābi, labi iespēja šeit ādažniekiem. Dālē šeit Nagliņam bloķēts un būs noraidījums šeit. Kā nospēlētas jau tātad pusminūte šajā te skaitliskajā vairākumā ādažniekiem. Gumiņa Cēsniekiem. Uzreiz izdara metienu Malkaus un gūst vārtu skaitliskajā mazākumā. Jonens Malkaus atjauno 2 vārtu pārsvaru Cēsniekiem. Orlovs pats izdara metienu, atvēr Krečmans, krīt tur Orlovs. Šmits, spēlē šeit Celmiņām, Celmiņš Osītīm un uz vārtu priekš Orlovam. Un bumbiņi ir vārtos, Kaspar izspēlē FBK sāc. Un Kristers Orlovs gūst savus pirmos vārtus. Paliek šeit bumbiņu Cēsniekiem. Spēcīgs metiens atvēra Zīverts. Malkaus, loķēts Malkaus metiens. Dālē. Atgūst šeit bumbiņu ādažnieki. Tagad Dālē. Šeit piespēle Celmiņam. Orlovs. Un atvaira šeit. Arī 2 zaudējumi bijuši. Tā kā jā. Abām komandām 2 zaudējumu sērija. Emīls Zīverts, kurš tika nomainīts tātad pēc 3. vārtu gūma spēles.